Sveicināti pirmajā kvadrāts podkāstu epizodē, kurā mēs šodien būsim ar diviem bokseriem, ar diviem džekiem, kas nebaidās darīt to, kas viņiem patīk. Beigās sapratām to, ka viņš kaut kāds angļu laptops, ne? Kaut ko? Un tad iznāk ārā tāds final boss. Džeks, cik svēri? Tur pienāk viņš un čoki, 10 no kāds puses. Sāk filmēt, mēs jau saprotam, šā kaut kas būtu. Nu, ja ķengurs sidīs, nu, tur nav variantu. Nu, pastāstiet vispār, kas jūs tādi esat? Tīrs Jelgavnieks. Jelgavā uzaugu, Jelgavā arī piedzim. Jā, Kristens, Endijs Baķņi varbūt daudz cilvēku īstenībā nezinu man vidējo vārdu, bet, nu, uzvārds Baķņi. Katrā ziņā arī uzaugu īrijā, bet, nu, tā, es esmu boksers. Kā 9 gadi jau kopumā ar cīņu sporta veidiem, daudz, kur es arī piedalījies amatieru boksā. Vienmēr eju pa motivāciju, vienmēr es tas cilvēks, kas palīdzēs rekur apkārtējiem un arī saviem draugiem. Tā sanāk, jā, nu, boksers pa dzīvi, meklē cīņas. Mani sauc Rodrigo Ralskis Janovs, es arī esmu boksers, jau 7 gadi jau eju boksā. Arī esmu boksējis Anglijā un arī uzaugu Anglijā. Bet piedzimu Latvijā, bet arī esmu pusārmēnietis, arī esmu nodzīvojis 11 gadus Anglijā. Jā, es pat džudžitsu viņš gāja manim. Aizgāju vienu treniņu, tā kā rītīgi grūti. Neaizmirst par mani. Jā, viņš viņa mazais brālis, rītīgi forši patrenējāmies. Tā kā bija rītīgi grūti, bet pastāstiet jums tagad tuvojas baigais notikums Anglijā, izstāstiet, kas jums notiks. Gan drīz jau profesionāli. Tā sanāk. Jā. Nu jā, mums tagad tur jau sagaida pirmajā dienā. Iekārtosimies, tā var teikt. Uz karuseļiem aizvēt. Un tad jau otrajā dienā tur notiks vispār nopietno. Mums jau man tur sagaidīs aģents Raks. Viņš ir spēku trenētājs, viņš tīri uz spēku, viss ir. Bet boks treners. Jā, boks treners. Jā. Viņš trenē arī Muay Thai fighters un visu kaut ko. Un viņam ir diezgan liela pieredze tam visam. Viņš trenē pusprofesionāls trenē un arī profesionāls. Tāpēc nākošais līmenis mums sanāk. Jā, un izstāstiet to procesu, kā tas notiksies un tā. Katrā ziņā 26. rekur mēs lidosim uz Angliju no vakarā apmēram. 27. tas sanāk, mēs karuseļiem visi kopā tur iepazīsimies vēl pāris fighteriem. 28. bliezīsim smagos sparingus, cik tur bija kādi 15 raundi, man liekas, jā. 15 raundi, ja ne pat vairāk, tur mums riktīgi testēs, tad jau redzēs, kā būs un nebūs viegli tā. Nebūs Jūs esat gatavi, Džek, jūs esat gatavs. Protams, vecīt, mēs rekur trenējamies katru vakaru, rekur seju skriet, mēģinam. Kopā rekur arī šobrīd Dobelē atrodamies. Tā vispār pats no Jelgavas esmu. Jā, un kā 3 gadi, man liekas, Jelgavā kaut kur dzīvoja apmēram. Un jā, atnāca rekur uz manu veco pilsētiņu, kur agrāk uzaugu. Jā. Tur es arī sāku visu vecīto karatē, vai ne? Sākumā es vispār atlidoju no īrijas. Es piedzimu Latvijā un es pārvācos tieši, kad es piedzimu, kādi 3 mēnesīši varbūt man bija. Es tieši uzreiz pārvācos uz īriju un kā 10 gadu apmēram tur uzaugu. Zigā spēlējām fucīti, basīti, visu. Es atceros vienu tādu momentu, kad es ar tēti vienreiz ienācu iekšā veikalā un skatos tās avīzes un visi reāli tajā laikā fanoja pa vienu cilvēku. Pa kuru varētu fanot tajā laikā īrija, vecī. Protams, ka Conor McGregor un visur tās avīzes bija, un es tajā laikā domāju, man bija kādi varbūt 3 gadiņi vai 4 vai 5, kaut kas tāds bija maziņš. Un skatos reāli Conors McGregors, visi runā par viņu, es domāju, kas viņš tāds ir. Pum, pārvācos, man bija kā 10 gadi varbūt, tagad uz Latviju, knap mācēja vispār latviski runāt, jā. Baigi šļupstēja, baigi kaut ko, nemācēja ļoti pareizi izrunāt savus vārdus. Džeki sāk ļoti daudz abižot, bulījo, saprot, un bulī, un jāsāk grūstīt, es atceros, kad es arī iegāju ģērbtubē, man vajadzēja visu laiku sagatavot, reāli aizsargāt presīt, jo visu laiku no malas kāds uzstīs presīt, saulīt, aizstās elpu, un tajā brīdī tev vienkārši apnīk, jā. Tu vienkārši arī klausies tavu tēva, kurš tev māca, lai tu esi tāds, Džeks, un mēģini un cīnies, un nekad nepadodies, un arī neesi tas cilvēks, kas atļauj savu godu vienkārši tāpat, aiztikt. Un katrā ziņā, jā, tas vienkārši man viss pēkšņi iegāja galvā, un es domāju, ka viss pieliek reāli punktu, un sāku iet uz karatē. Un tajā laikā man arī bija viens ļoti krūts draugs, viņš tajā brīdī bija diezgan labs, Haralds Ikvilds. Bet jā, tas bija mans draugs, kas man ievelk iekšā tajā karatē, un mums bija tāds old school treneris, reāli tik krūts treneris, viņš pa žolsko mūs trenēja. Jā, kā 3 gadi karatē aizgāja, un pārvācos Jelgavu, sāku iet boksā. Jā, īstenībā pilnīgi nenožēloju, kaut ko gribēju tādu bišķu. Kā mēs par pazīstam viens otru, mēs kādreiz dzīvojam netālu viens no otru, viņš dzīvoja manā paģizdā. Un bija tā, ka mēs spēlējām tu paslēpes, un atceros, kā mēs pie viena tā stāva tur. Tā mēs iepazināmies. Kaut kad vienu dienu vienkārši gājām, mēs aiz treniņu satieku viņu, mēs sākam runāt, un tā arī viss notika. Pastāst par sevi. Es arī satiku viņu boks treniņā Jelgavā.
Olimpiskais rings. Ļoti labs klubs. Ja kāds dzīvo tur tuvumā, var mierīgi tur turienes šaut. Tas Jelgavā. Ļoti forši tevi arī diezgan labi satrenēs tur. Nu jā, es pats no Anglijas atmaucu, man bija apmēram kādi 12 gadi. Nu, sanāks piedzimu Latvijā, jā, 3 gadi nodzīvoju, man bija apmēram 3 gadi, es arī aizšāvu uz Angliju, un tur nodzīvoju, bet, nu, tur arī, nu, man pašam bija grūti, bet nezināju angļu valodu, neko tur, kaut kā jau iemācījos un es tur gāju, bet arī tusēju ar tiem huligāniem, tā tur viss saka, roadmeni, jā. Jā, diezgan liels lietas esmu redzējis, ko te Latvijā nenotiek ikdienā. Atšāvu šeit apakaļ, mierīgi, kaut kas ir, protams, mainījies uz labo pusi, es tagad trenējos, ko es Anglijā nedarīju, vienīgais futbolā gāju, bet, tas bija vienreiz nedēļā aizgāju. Tas viņa augstā līmenī esat, cik es biju redzējis, ka jūs sparingojat, dobolēt bija aizgājis, tas tur bļāmens. Jūs fiks esat tev. Aši, jā, bet... Un vispār, ko jūs ieteikt tādam latvietim, kurš arī grib boksēties tādā augstākā līmenī, kā viņam tā kā to izdarīt, visu to, piemēram, ka jūs sākat atcerēties, neko nezinu un tādā garā, ko vajadzētu zināt? Es uzskatu to, ka, protams, tev gan jau kā džekam ir sāpes, dzīvē. Gan jau sāpes, varbūt heartbreaks, varbūt kaut kas tāds. Tev jābūt sāpēm, jo caur sāpēm veidojas motivācija. Okay, tev jābūt arī plānam, kur tu atrodies, kurā pilsētā tu esi. Iegooglē iekšā tavu tuvākie boxing džimi var būt, vai arī MMA, vai ne. Ir visādi džeki, kādam patīk boks, kādam patīk kickboks, kādam patīk MMA, bet tie 3 paši sporti arī ļoti, ļoti labi, jo, piemēram, tas arī tev iet uz to cīņu un to mēģinu un tu attīsti to visu psiholoģiju un mentalitāti un paliec pašpārliecināts cilvēks un vienkārši labāks cilvēks, tāds, reāli pa vīrieti daudz, ne? Jā, sākums ir vienkārši paskaties, kur tu esi, kāds tavs environments ir. Varbūt tev arī labs draugs ir, kurš tur jau trenējās, viņš jau uzreiz var tevi iepazīstināt ar kādiem tur pāris džekiem. Jā, sākat iet, mēģināt, un es ticu to, ka jūs jebkurš to varat, jo es ticu to, ka mēs kā latvieši, mēs esam ļoti spēcīga tauta. Mēs esam ļoti maz, bet mēs esam ļoti spēcīga tauta, un to, ka mēs to varam. Ir, jā, ļoti daudz arī alkohols, ir šidais un tas, bet tas tev arī pataisa spēcīgu, ka tu tieši neej uz to pusi, bet tieši ej uz to spēcīgo pusi, ka tu to vari un tu to vari. Kā džeks, viss kopā kā čom aizēja, cenšaties, cīnaties, jā, būs grūti, bet tas, kas ir grūts, tas arī iedod tev vērtību un kvalitāti. Tā kā es uzskatu to, ka jā, arī nepabeidzat, nepametat to visu boksu vai MMA, tas tiešām daudz ko noderēs dzīvē. Un jūs to arī varat. Kā jūs par Latviju? Patīk? Ja es pirms teikšu tā, es esmu rītīgais Latvijas patriots. Man tā, labi, es varbūt nezinu neko baigi crazy jās par politiku, bet man tā patīk tā valsts. Šitā nav ko pieksies, mums foršēnīgais mīnus, labi, mums tur kaimiņu valsts tāda, bet ko darīt? Kā jums šeit? Man liekas to, ka Anglija un Latvija tur vispār daudz ko salīdzināt. Es aizbraucu tur, es domāju, baigā depresija, tur viss pelēks, viss tur bija, kas tur bija. Bet nē, es atbraucu te, man bija diezgan pašam grūti, dēļ tā, ka man nebija draugu. Jo es nezināju, kā runāt latviski. Es gāju uz skolu viens, un pēc tam maucu mājās, trenējos, atkal skola, treniņš. Bet arī tas, ka es izgāju ārā dažreiz vienīgi, vienkārši pastaigāties. Jo te ir diezgan foršs tāds, zini, kad ir vasara, tad ir tīra vasara. Jā, es ļoti karsts. Kāds ir atvērs logu. Jā, te ir zvētnošana. Bet kad ir arī ziema, tad ir tīrā ziema. Tad ir sniegs, tad ir, piemēram, kad ir tie Ziemassvētki, tad ir tā Ziemassvētku sajūta. Jā, bet kad tu esi Anglijā, ne, tad ir tā sajūta kā prosti vasarā. Tu gaidi dažreiz to sniegu, vecīt. Dažreiz neatvēr. Man liekas, pēc tam visiem 12 gadiem, kas bija Anglijā, tikai 2 reizes ir bijis sniegs. Jā. Nopietni. Kāda jums vispār ikdiena tagad ir? Treniņi obligāti uzreiz mealplāns sastādīts, reiz skaties, ka, ko tu ēd, kā tu ēd. Tu, protams, arī mazāk mēģini šitos hesīšus ēst. Kaut kā pēdējā laikā es kaut kā svaru baigi uzņēmu augšā. Bet tajā pašā brīdī es arī kardio daudz daru. Tā kā man īstenībā tas baigi netraucē. Es tieši jūtos labāk, kad es jūtos lielāks, spēcīgāks. Un arī tajā pašā brīdī es jūtu sitienā to spēku un tāpat varu kustēties tā kā lightweight. Tādā ziņā man šobrīd 77, jā, bet mans oriģinālais svars kāds 72. Jā, kroči sanāk mealplānus, tu sagatavo mealplānus, katru vakaru skriet, saplāno visu, trenēt. Kā es nezinu, vairāk es jūtu, ko man trenēt.
Varbūt dažreiz ir patais vairāk pumpīšu, aiziet paskrienu, aiziet dažreiz papeldu, aiziet varbūt ar šitiem te, jā. Nu, es nezinu, kā viņi īstenībā sauc. Šitās virves, kroči. Virvēm, šitos te pa zemi tos, jā. Ot, viņi arī tev kardio nenormāli labu. Vispār jā, viņš grūzdies, ka viņš kaut ko testēja. Jā, aiziet paskrienu, nu, manā ziņā vairāk kardio, footwork, visu laiku footwork trenē un arī aizsardzību. Aizējām arī pa ķepām pasist, aizējām reku normāls žeks pasaucam sparingu, arī normāli treniņu aizējām uztaisīt pie stieņiem. Arī ikdienā bieži vien spēku vienmēr attīstīt. Ekura čomiņi tagad sparingojam visu laiku, jā, pa vairākiem raundiem. Saka, jūs trenējat, kā trepītēm. Zinat tās ģivā džimā tās, jā, ka es viņas visu laiku redzēju, ka viņas baigi grūtās esot. Es viņas, es tā skatos, viss tur baigi, cepās, ka drausmas šies ir grūts, es tāds, es šanās mīkties arī jāietestē. Es man skatos 20 minūtes kaut kad vienreiz biju patestējis, ir diezgan grūti. Tā kā pēc tam es diezgan slabs biju, tā kā tad tās trepas beigās bija slidens, tā kā. Dažreiz ir jāizcīna, tas, kas ir grūti, tas arī ir tas vaibiņš, zin kā tam visam. Nu jā, pa cik tagad man vispār ir jāatzīna uz 75 svaru, man tagad ir 70, es bišķīt uzcēlus ar kāds 3 kilījuši tagad. Kāds sajūtas? Pagad 75 diezgan smagi jūtos tā kā jau Hulks jau. Pagad 75 vajag, jā? Nu, es gribētu. Nu, man nav tur tā kā tāds svars, jo, principā mums tagad tikai būs tāds testiņš. Jā. Bet es pats tā kā gribētu būt apmēram 75 tāli, jo mums dos arī tāds pretinieks, ka mums 90, protams, nebūs tā, ka... Vispār varētu būt tā, lai, nu jā, īstenībā, ja jūs gribat skatīties mūsu spāringus un vispārēju, tad pievienojieties Instagramā, pieskojiet mums abiem. Viss būs tiešraidē, jūs pilnīgi visu redzēsiet, kā arī notiek ne tikai Latvijā, bet kā arī notiek Anglijā. Jā. Un tas būs tīri interesanti, tāpēc, jo tur būs visādi tipi pretinieki. Katrā raundā, man liekas, būs jauns pretinieks, pareizi? Jā, kāds 70 kg, 100 kg, tur visā. Es domāju, varbūt viņi var, piemēram, pēc 4 raundiem, kad tas jau pretinieks ir tā kā beigts, vai ne, viņš jau iemetīs nākošo. Svaigu, un jau ies virsū, mēs jau tur jau tā kā, principā, jau. Mērķis ir tāds vienkārši mūs riktīgi nolikt, mēģināt nolikt pie vietas, un mēs cīnamies pretī. Mēs cīnamies pretī, parādām, kas mēs tādi esam. Būs ļoti smagi tieši mums ar Odi. Jo, kā jau viņš minēja, viņš teica to, ka rekuri būs pretinieki, kuri jau pilnīgi, jau, piemēram, 4. raundu jau nobuksējušies, viņi beigti, viņi aiziet atpūsties, iedod uzreiz svaigi pretinieki, ka tu jau to 4. raundu, tu jau nevari vienkārši tāpat aiziet projām. Pum, tev iedod svaigi pretinieki, aiziet, tagad pret viņu sāc boksēties, moš viņš ir smagāks, tev atkal vairāk jākustās, moš viņš garāks. Atkal tavs mērķis, kā īsākam pretiniekam jāpieiet klāt, zini, bišķi to pikabū stēlu uztaisīja, kā Mike Tysons un plies tik iekšā. Es pavienmēties pēc tāķi, pēc tam mājās atnāc tā mierīgi, tās čils pārgurs. Augstā dušā ieeja. Jā, vispār. Es kaut kas sen apakaļ 3 km no 30 noskrēju. Es par žoskapiem, pēc tam iegāju tajā augstajā, vienkārši nevarēju piecelties. Tāds kaifs reāli, tā kā tu esi reāli konkrēts jau nobeidzis līdz galam, tad ir tāds kaifs. Bet vispār, tā kā, boks kā tāds, vai cīņas sporta, ko es domāju par sieviešu? Tā kā sievietēm, kas piedalās cīņas sportā. Man liekas, ka tas ir tīri normāli, bet, piemēram, ja iet runa par to, kad man, piemēram, būs sieviete, vai ne, kas ar tādām sporta veidām nodarbojas, tas nebūs tā, ka pievīja, zinu. Kā kuram, vecīt, kā kuram? Nē, protams, ka kā kuram, bet, man personīgi, es nezinu. Tu bīstam īstenībā tādā ziņā. Tu atnāc mājās, tā kā, tikko treniņš bijis un tev. Nokavēja 5 minūtes, neesi mājās, reiz. Jā, tur tā. Hūks jau lido. Nē, no vienas puses, jā, tas ir kā kuram, man, piemēram, man arī īstenībā citas meitenes arī patīk, kuras, arī tur boksējās. Tu ir diezgan smuks tādā ziņā. Citas ir diezgan vecīt, jā, nekur apkārt viņas tik viegli nevar atrast. Bet arī jāskatās, protams, viss ir atšķirīgs. Kāda viņa raksturs ir, un kas viņa pa cilvēku, un kā jūs komunicēties, un arī ir vienādas intereses, un arī, saprotu, arī gribās dažreiz meiteni, kur tu vari aiziet, un arī viņu patrenēt, palīdzēt viņai, jūs abi vienkārši to vibe tais, jūs vienmēr esat arī kopā, piemēram, atnākt mājās pēc treniņa, jūs abi esat noguruši, jūs vienkārši tāds vibes kopā, paskatīties kaut kādu filmu, atpūsties, relaksēties. Vienīgi strīdēties, viņi būtu tā bišķi tā. Jā, tā interesanti. Pa strīdiem jābūt profesionālam cilvēkam, kurš māk izvairīties no viņa. Tādā ziņā.
Nē, bet man īstenībā jau ir, nu, protams, sieviete, jā, bet es jau arī šādi kaut ko pamācu viņai tā, lai viņa var kaut kādus džebus, jau viņi jau zina visus sitienas. Bet dažreiz atspēlējās, tā jau ir, kad dzīvo ar bokseri, tad jau viss notiek. Jā, tā kā jūs trenēties, jums, 100% bijis kaut kas smieklīgs treniņā. Nu, protams, kā smieklīgs? Nu, tā kā es nezinu, tur iesinetīšām pa daudz. Vai, man pašam bijis tā, ka, piemēram, mums ir uzdevums jādara treniņā. Mēs netiešām kāju ieliek pa galvu, lai gan, uzdevums vienkārši, uzlikt rokas priekšā. Tā netīšām, pēc tam pasmiejamies tā, jums vispār žoski tādā ziņā varētu būt. Protams, jā, jo, mums jau arī tā baigi neliek pret iesācējiem, mums reiz liek pret tādiem cilvēkiem, kuri vairāk pieredzējuši. Kurš 9 gadi, jā, cīņas sporta veidos, protams, viņi tev uzreiz nedos tādu cilvēku, kurš vienkārši ir no ielas paņemts, jā. Tev uzreiz iedod tādus īstus džekus, un tajā brīdī tur dažreiz pat smiekli vairs nenāk, tev tā smuki trāpa pa pošku, un tad tu jūti, un tu domā, veicīt. Tagad sākās pokerface, iemet pokerface tev, kad neko nejūti, bet tev arī jābūt ļoti smukam aktierim boksā. Jā, tev trāpa smuki, tev vajag notēlot, vajag arī izturēt to visu, dažreiz, tu reāli krīt lejā, bet tev jābūt normāli. Baigi smieklīgs, tur nekas nav iegodīgi. Tādā ziņā saproti. Tāds smieklīgs treniņos. Man vairāk ir tā, ka es aizgāju uz treniņiem un vienmēr ir tāds nopietns. Protams, ir tā, ka pasmējos kaut ko tur, piemēram, kad es biju Anglijā, bija tāda prikvela, ka tur iedod kādam pa galvu un aizlido ķiveru. Bet tā jau, viņš šīt var pasmēties, bet vairāk pa nopietno visu arī. Es sanāk ļoti nopietni, jā. No mēs būs labi cīstam. Arī sanāk nokautēt netīšām pret. Tad mums domā, ko viņš tur guļo. Jā, man bija arī tāds incidents, kādu labu laiciņu, kāds 2 mēnešus nebija aizgājis treniņu, Bum, atnāca atpakaļ, bišķi ierūsējis, zin kā, un man iedod tādu džeku, kurš sotakus vēl. Viņš sotakus ir reāls. Domāju, size does not matter, bet viņš apmēram manā garumā. Kaut ko boksējamies, viņš man vairākas reizes tā, normāli iesit ar džebu, bet es jūtu, jā. Zin kā, bišķi ierūsējis, bišķi, mazāk tā galva kustība man ir, vai ne? Un vienkārši trāpa visu laiku, bum, trāpa. Vienkārši vienu brīdi es nogaidīju tādu normālu sitienu, es pat spēcīgi to neizdarīju. Galvenais jāmāks precīzi taimingu uztaisīt, jā. Es jau skatos, viņš ir bišķi pie kanātiem kaut ko. Uztaisu feintu, ķipa pa vēderu, tajā pašā brīdī, kad es uztaisu feintu, es vairāk kā iesēžos ceļos un bum, lecienā kreiso, Gervontes sitiens, piemēram, bet viņš ir krēls. Piemēram, tas flying hook, vienkārši bum, trāpīja, bum, džeks vienkārši nokrīts, paskatos, vai, treneris neredzēja, jo, zin kā, es negribēju. Un jā, piecēlās, neko, sadavām par rokai, bet ir bijuši pāris arī tādi normāli rubaki, tur, zin kā, es tev saku, nekas baigs smieklīgs tur nav, bet tur ir tā kā tāds, ir adventure, ir actions dažreiz arī. Es par nekad boksējis neesmu tādā ziņā, tā kā, es esmu tāds, cik tums treniņos dod, bet tā kā jūs tā neesmalts. Jā, man jau arī vienreiz bijām šajā te uz Lietuvu aizbraukuši uz spārīgiem. Tur aizbraucām, un man bija, mēs bijām 3, viens tāds krievs, viens lietuvietis, un es, bet, piemēram, kad tie divi cilvēki spāringo, viens aiziet pie boksu mājas padauz, vai ne, jaunais rauns, tad tas viens noiet un otrs jau atkal piet. Un sanāk, man salika ar vienu lietuvietu sākumā, mēs boksējamies, viņam normāli liet, un viņš man kaut kā bija trāpījis, diezgan stiprs. Tā vidos, broči, pēc tam viņš kaut ko tur baksta, es no apakšu. Viņš vēl zini, jo es sapratu, ka viņš visu laiku iet, situ hukus, viņš iet zem hukiem. Jā, viņš iet zem. Un es sapratu, ka skaidrs, un es izjautu viņu no ritmus un trāpīju apakā, tieši kā viņš liecās lejā. Viņš vēl, tur kaut kā gandrīz krīt, es saku, tev ir kārtībā, Viņš jau lietuvietis, viņš jau nesaprot. Ko viņš tā reiz beigās? Neko, viņš tā viņš pārdi iekšķiet, ja Bet, kroči, mēs turpinām, pēc tam viens tas treneris man liekas, no Lietuvas, viņš bija, viens no tiem, kroči. Viņš atnāk, viņš nodzina viņu nost un viens to krievu, lai es ar krievu to cīnot. Un viņš čist tā kā tanktopā vēl džins šorti, vai ne, tur, un ķēdīta vēl pie tam. Viņš iecīnies? Jā, citi moči ir reāli tādā. Bet tā jau grūti īstenībā.
Vēl pa zobiem dažreiz trāpa. Es domāju, kā viņiem vispār atļaus. Tas jau, man liekas, sev pašam vēl čakrīgāk. Tev kaut kā uzsit, viņi tur saplīst. Varētu būt. Bet, kroči, jā, ar viņu cīnījos, viņš ir diezgan dīvains. Viņš ielic iekšā uzsit un pēc tam lec 2 metrus attālumā prom. Bet, kroči, jā, viņu normāli taimingu uztaisīja, vienkārši kā viņš lec iekšā ar huku, un viņš arī pēc tam kaut kā tur. Bet, vienkārši, jā, es domāju, aizbraukšu spāringiem tā kā pa mierīgo, bet nekad tā nenotiek. Lieta tāda, ka vispār Latvijā es pamanīju to, ka amatieru boksā vispār maz cilvēki izmanto uppercut. Jā, maz cilvēki izmanto uppercut. Ok, tā, kad viņi ir iekšā, jā, pretiniekā, tad viņi tur izsit ārā, ne? Tā tīri, pa vēderu tieši, tā, kad tu esi pret kanātiem. Piemēram, pretinieki šidā stāv. Tu vienkārši iemuči iekšā pa vēderu, vienkārši met ārā tos vēderu sitienus, vai ne? Un ir arī, kur vienreiz bijis tāds moments, ka man arī toreiz izlika, man liekas, pat Eiropas čempiņu, vai kas viņš tāds bija. Man liekas, viņš bija Eiropas čempiņš. Es saprotu. Jā, un mums bija arī žoskie baigie sparingi, un es tajā laikā nezināju, vai ne? Bet tas viss notika manā, mūsu zālē, Jelgavā, Olimpiskajā ringā. Es jutos labi. Es reāli jutos labi tajā brīdī. Es pat nezināju, ka viņš bija Eiropietis. Es vispār jutos pēc enerģijas labi, pēc garīgā, jo tas ir tur, kur es trenējos, tās ir mans mājas. Un es, izēju ārā pret viņu tā normāli sparingot, viņa mērķis bija man iet virsū, skaros viņam tādu picīšu, viņš tāds nāk iekšā, mans uzdevums tāds, ka es garāks esmu, pum, sāku reāli viņam, uz distanci, vai ne? Savu kreiso roku sist ārā, lai viņš, man nepielien tūmā. Es jau uzsit, pum, taisnais, pēc tam mans labais lido viņam. Un skatos, viņš beigās man kaut kā dabūja iekšā, man jau sākt pret virveni, un es tieši, jo saprotu, daudz cilvēku domā, boks ir tikai sist, vai ne? Boks nav sist, boks ir reāli šaks, boks ir reāli psiholoģija. Kā viņš kustās, ko viņš dara, kā viņš pieiet klāt, kādas soļus, ko viņš dara pēc sitiena, vai viņam roka nokrist lejā vai nē, kā viņš reaģē no maniem sitieniem, kā viņš kustās. Kur es tieši visu pilnīgāko taimingu uztaisīju. Pilnīgāko taimingu. Es 3 gadus no vietas to sitienu vienmēr pret boksu maisu sit. Kanelo sitiens, no apakšas, uppercut, no visu spēku. Un šidā 3 gadus bija trenējis, bet nevienam nekad dzīvē nebija viņu izmantojis. Un tieši viņš lidoja klāt, es redzu, viņš izsita āķi, viņš lido tieši klāt, un es tieši uztaisīju lean back, iesēdos visu reāli svaru manā vienkārši labajā kājā. Un es izsitu ārā to kreiso, skatos, viņa acis aizgājas to roku, uztaisīja mānu roku, tajā pašā brīdī, bum, iesēdos, un vienkārši no visu spēku izspridzināju ārā labo. No visa spēka vecītu. Viņam uzgāja acis augšā, viņš jau krustu uztaisīja stāvot. Es domāju, es bišķīt sabijos, es domāju, pārāk bīstams siriens, bet... Krūti īstenībā par tādu, tā kā... Uzreiz tāds šovs, tu parādi šovu, tu parādi sēt, parādai ziet, ka tu esi arī gatavs. Kanelo sitienu pārskatījies, jau gribēju pamēģināt. Kā jūs boks skaties, kas jums ir tāds viens favorīts, kurš jums labāk tā kā... Vai es nezinu, varbūt kāda veida cīksla, kas jums varbūt... Kā man ir vienmēr arī mainījies. Krači bija viena reize tā, kad es iesāku boksu dēļ Anthony Joshua, ja zinu tādu. Dzirdēts. Anthony Joshua, tas, kas nesen izgāja pret Usiku un... Jā. Tas lielais super heavyweights. Un sanāk, kad es vienkārši viņš patika, viņš cīnās tur, vai ne, un es biju riktīgākais fans, bet pēc tās cīņas, ka viņš dabūja par Usiku, viņš zaudēja, un es viņam uzrakstīju tāds, neatceros, ko es viņam tur rakstīju, bet tāda normāla īziņa, vai ne. Viņš prasa attaisīja to īziņu vaļā un neatbildēja. Es Snapchatā biju viņam uzrakstījis, viņš attaisa un atstāja uz open. Un pēc tam, man respekts arī bišķīt ir nokritis no tā, vienkārši man viņš, galvenais, ka viņš paskatījās. Jā, godīgi kā neepis, ka viņš pastījās. Bet, tāpat ja man būtu kaut kāda fēņa vai kaut ko tādu, ne jau, kad kaut ko tādu normālu uzraksta vai nepēc cīņas, vienkārši atstās uz open. Kāds īkšķis būtu labs? Bet tā, es nezinu, ka Nelo vajag patīkam, bet arī Bivols viņu normāli paņēma. Viņam ir tas īstenībā tā kā mans stils, bišķīt tā. Bet, man Anglijā visu sauc par Lomachenko, tāpēc, Aiziet, footworks, next level. Es vienmēr daru šitos te, izsītu, aizēju uz otru pusi, zini, Jā.
Smuki, Bet, zolīgi. jā, tā es nezinu, man īsti nav tāds baigi. Man mīļākie bokseri ir ļoti daudz. Atšķirībā pēc kāds skaties. Man ļoti arī patīk Gervonta Davis, Ennis Boots. Ennis ļoti labs. Tajā pašā brīdī arī Conor Benn. Conor Benns ir ļoti ātrs. Viņam reāli, viņam tik explosive sitieni ir, kad gribētu tos bišķi bloku pieaugt klāt, ka viņš šeit kā. Mike Tysons, leģenda. Kā Mike Tysons nepatīk savā primā viņš slēdz ārā visus, Muhameds Ali, leģenda. Roy Jones, tā kā viņš lido iekšā ar āķiem, ļoti smuki. Man daudz fighteri ļoti patīk. Arī Floyd Mayweathers, kā viņš ir aizsardzība, viņš spēlē uzvarams, un ne tajā ziņā, kad ir aizsardzība. Daudz. Jake Pauls nepatīk, ja? Jake Pauls, Jake Pauls. Tas ir visbīstamākais no visiem. Nē, katrā ziņā es pa viņu nekomentēju. Zin kā, man liekas, viņu nevar uzskatīt par bokseru. Viņš, kad sāks, labi, Mike Tysons ir īsts boksers, jā. Jā, pareizi, kad viņiem ir vispār. Es nezinu, Mike Tyson kaut kas notika. Bet tas jau nav nopietni, tas arī ir diezgan liela necieņa par to, kad šitā vispār, kad viņam vecumā tagad kaut kas bokseri izsautīt. Kurš negribētu miljonus nopelnīt? Jā, tas arī. Nē, es varu labprāt pakaltos viņu tur pa mīļāk. Bet, Nē, Jake Paul kādu dienu jau mēs paņemsim viņu. Paņemsim? Kādu dienu, jā, bet lai maksā. Galvenais, lai maksā. Gan jau būs arī tāda, kā prikoli, ko viņš tur mums. Gan jau domā samaksās mums zaudi uzreiz mums. Tā, lai viņš var vinnēt. Bet nē, tā nebūs. Mums ir vairāk tas status. Jā, mēs runājam status. Jūs zināt to prikoli, kur tiem UFC jautāja džekiem, vai es uzvarētu ķenguru? Ķenguru? Jā, vai jūs uzvarētu ķenguru? Es gribētu iziet pret ķenguru. Būtu episki, ja domāju, tā kā ķenguru izšaut. Nē, skaties. Ķengurs, viņš jau boksējās negodīgi. Viņš pat neboksēja. Viņš jau to kājām. Jā, viņš tās kājas, viņš arī var tā normāli un negodīgi iesist, bet tad jau pa kickboks noteikumiem vajadzīgi. Tad jau pa kickboks noteikumiem es esmu gatavs. Varētu būt prikols. Man liekas, es mierīgi varētu paņemt viņu. Bet ķenguru uzreiz low-kick uztais pa kājas, salūz kājas. Paga, viņš nekož? Ķenguru nekožēt? Man liekas, ka nē. Ja viņš pamēģina niekos. Labais slīs reiz. Klausīgi piekos, tā kā Mike Tysons. Nē, bet tas bija, ja es tielāts Instagramā, prosta bildi, kur jūs stāv ķenguru pēc cīņas, Tas būs prikals. Man patīk dzīvnieki, bet... Ķengurs nīpaši. Ja ķengurs sidīs, tad tur nav varianti. Es īstenībā biju vienu dienu aizdomājis, varbūt ķenguru varētu mājās paņemt. Bet tas būtu episki. Tīri sparingu partneris būtu. Jā, tu prasa tāds gulvus to pamodini, vai nācējiem kauties. Tu ko jūs ķenguru prasa? Vienu dienu, kad mēs brauksim uz šo dienu, lidosim uz Austrāliju, varēsim satikt ķenguru kaut kāds. Jā, viņi tur būs 20. Viņi būs daudz. Jā, mēs esam ekskursija reāli. Bet tu esi redzējis, viņi ir reāli uzskačāti. Viņi ir žosti, viņiem tādi muskuļi. Kaut ko. Vispār vakar redzējāt, tad viņš tam... Vispār cita tēma tagad būs tā, jā. Tā kā vakar Trumpam vai šodien jau, es pat neesmu, viņam tajā ausī iešāvis, redzējāt, jā? Jā, šos. Vispār traki tādā ziņā. Tā kā... Rīt pamodos un tur bija Stricklands, man liekas. Jā, es arī redzēju. Viņš bija kaut ko iepostojis, es ieraudzīju, domāju, kos. Jā, bet Stricklands vispār baigais tāds patriots savā ziņā, tā kā... Jā. Viņš diezgan normāli. Kas tev vispār mīļākais UFC fighters? Jo tu jau, man liekas, ar MMA nodarbojies. Jā, es MMA. Es pat godīgi nezinu, man ļoti patīk Stricklands. Viņam tā cīņas stils, man tā cīņas stils, viņš tā ļoti forši aizsargājis, man patīk. Es nezinu, man visā patīk, man arī John Jones ļoti patīk, viņš tāds īpatnēs. Joe Jones. Tā kā es godvārds, neko baigi nezinu par cīnīšanos tādā ziņā, bet cik es skatos, cik es redzēju tiktu kā, ja? tik man patīk. Es sanāk, cik tu ej MMA? Janvārī sāku trenēties. Tā kā es vispār baigi, janvārs tagad ir 7. mēnesis, man liekas. Tā kā 7 mēneši. Kurā klubā? Mīto. Tas ir Jelgavā. Jā, rītīgi krūtā ziņā, forši patrenēties džekiem, tā kā. Baigi labi. Man patīk tādā ziņā. Foršas ķermenis tā. Jā, mēs arī rekur aizgājām. Tu ieteici pasauli, reāli Džeks mums pasaules uz MMA. Pirmo reizi aizgājām arī pamēģināt, kā ir uz zemes. Patiesībā ļoti, ļoti iepatikās. Jo mums kā bokserim, zin kā, ja kādreiz notiek dzīvē, ka mūs kāds nogāž gar zemi vai kaut kas notiek, gribētos iemācīties, jā. Krūt. Ļoti krūt. Mums nenormāli lietas. Zin kā, mēs jau gājām no tā, ko mēs esam redzējuši prosta YouTube. Bet nevar teikt, jums slikti gājas, salīdzinoši tā kā ok, labi. Tā kā ar pieredzīti varbūt. Jā. Tā kā ķenguram būs problēmas nākamreiz. Man liekas to, ka tīri man tas cīņa sporta veidi tīri asinīgi. Zin kā ir, es biju Anglijā sācis, boksēties, manē.
Es tur, man liekas, biju kāds 3 gadus nogājis vai 2. Bet es biju diezgan tāds, mazliet man bija, cik tur 7 gadi varbūt. Bet, nu jā, man liekas, nedēļas laikā ātri jau piešāvos visam. Pats treneris pienāca, viņš teica, nu, man liekas, tev tas viss ir asinīs. Ir tāda lieta, jā, piemēram, es jau arī jūtu boksu, jo, piemēram, tēvs, jā, 10 gadi boksā, Opi brālis, PSRS Baltijas čempions, boksā pār 120 cīņas, jā, savā laikā. Tā kā, jā, mēs arī cīnamies, 2 Opi karatisti. Es ticu to, ka es diezgan labs fighters esmu, jā, tādā ziņā to, ka, nu, ja jau 3 gadi karatē, bum, tev kaut kas no karatē ir, kaut kas asinīs ir, jā, un tad bum, aizēja vēl uz boksu un mēģina boksēties, un jau diezgan labu laiku, nu, zin kā, no abiem radiem man ir asinīs daudz, kas iekšā, jā, un tas tīri krūti. Jā, bet pa to Trumpu īstenībā, es pats biju īstenībā šokā. Baigi traki īstenībā, mēs tā kā runā un prosta viešā, un galais čuķuķi pietrūk. Ausī bija, ne? Jā, ausī, un čuķuķi pietrūk, viņam būtu bišķi, man liekas, pa labi, viņš jau būtu nošauts. Tā kā crazy, nē, es esmu par Trumpu, es gribu, lai viņš kļūst prezidents. Jā, es arī gribētu, lai viņš kļūst par prezidentu. Bet nē, man patīk. Viņš visu pareizi saka, kāpēc viņš gribēja nošaut, bet tā, ka viņš visu pareizi dara. Nu, jā. Un tagad ir tas, protams, tu jau zini, Ādam teica, vai ne? Nu, jā, nē, Visi viņu zina, bet, nu, man liekas, es pilnībā, nu, labi, pilnībā ne visu, bet, nu, lielāko daļu, ko viņš ir pateicis, protams, ja tu skaties viņu, tad skaties visu pilnu podcastu. Jo ir tie cilvēki, kas grib tos sekotājus, vispārēji, viņi dara to priekš sekotājiem. Viņi saīsina tā, lai izklausās to, ka viņš ir kaut ko ne tā pateicis, vai ne? Un lielāko daļu, ko viņš ir pateicis, ir visa taisnība, un arī viņš atbalsta Trumpu. Arī, jā. Nē, bet runāja par Andrew Tate vispār. Jā, runājot par Andrew Tate, jā. Viņš Teica tiešām, nu labi, viņš ir agresīvāks tādā ziņā. Viņš bija vienā podkastā, viņam teica, ķipā, visi džeki, viņš skatās visiem džekiem patīk, ko viņš saka, bet viņam jāpadomā arī par meitenēm, jo bieži vien viņš pasaka tā, ka, nu, meitenēm patīk, ka tā maigāk pasaka caur puķiem bišķiņ, kas nav īstenībā slikti, bet, nu, tā, jā, tur gan es viņam piekritīšu, ka daudzās lietās viņš ir ļoti, nu, vispār, ka fiziski tev jāuztur sevi labi, garīgi, vispār finansiāli. Garīgi runājot, vienīgā lieta, kas man tādā ziņā ļoti nepatīk, tas ir tas, ka viņš ir musulmanis, jo es esmu kristietis. Jā. Un tas ir nākamais jautājums, kāds jums attiecības ar Dievu? Ļoti labi. Jo, nu, tieši Andrew teica, viņš ir musulmanis, viņš ir arī ļoti reliģisks. Jā. Un tā ir vienīgā lieta, ja man pēc, es reāli vien brīdi arī pētīšu tos izticības un tādā garā. Un es saprotu, ka kristietība ir reāli vienīgais ceļš. Un arī tas ir man tāds jautājums jums, kā, Džek, kas jums jau? Es piemēram ticu Jēzum Kristum, Džek. Zini kā, es arī esmu kristieti. Īstumā, man teikt ir krustiņš. Man arī vajadzīt. Es esmu vienīgais bez mana vaina, jā. Bet domāju, rītā aiziet nopērk krustiņu. Ļoti labi, Džek. Bet, nu, vispār, jā, jūs kaut kā atcerieties, ka bērnībā varbūt, nezinu, baznīcas gājāt un jā, tā. Protams, katru svētdienu mums tā bija. Mums skolās vienkārši gāja vienmēr, nu, īrijā skolā visu laiku. Jums bija tā, ķipā? Jā, katru svētdienu bija, nu, jāiet. Jā, bet tas ir rītīgi krūt, ka mēs mums Latvijā tā īstenībā nav, būtu rītīgi forši tādā ziņā. Jā. Man liekas, jā, bet man vajadzētu tā kā vairāk arī, man liekas, pašam sākt iet uz baznīcu. Jā, bet man tieši katru svētdienu paņemt, nu, vismaz stundu dienā, vai ne, pamodies, aizēju uz baznīcu. Jātic kaut kam labam. Jā. Nu, es ticu Dievam, bet, nu, protams, arī nevar būt tā, ka, nu, prosta neko nedari, vai ne, un tikai tic Dievam, un tā, kad viņš visu problēmas atrisināt, nu, protams, viņš var palīdzēt cilvēkam, tas gan. Man liekas, nu, kad pašam arī kaut kas ir jādara, vai ne? Jo Dievs īstenībā dod visgrūtākās cīņas saviem visspēcīgākiem sekotājiem. Jā. Tā kā, ja dzīvē kaut kas nenotiek, tad visticamāk, tāpēc, ka to var paņemt. Un tā, nu, tas ir tā arī, nu, piemēram, mēs Bībeli sāku lasīt tikai dēļ tā fakta, ka, nu, es domāju, nu, okay, nu, ir jāsaprot, kas tur vispār notiek, un tā es viņu klausījos Spotifyā. Paklausījos tiku līdz Mūzus 5. grāmatai. Ļoti interesants stāsts kā tāds par foršu, bet, nu, tā pamācība, viss tas, ka tu zini, ka tas ir zinātniski pierādīts, jo zinātniski reāli visu pētījuši. Bībele ir vistuvākā patiesiem notikumiem. Korāns kaut kur vēl nobīdās savā ziņā. Un vispārējais, piemēram, nu, hinduisms, jūs Džek zināt, viņi tur govs, visu šo žurks un tā, nu, kaut kā, nu, neloģiski. Es daudz ko nezinu, godīgi par tām reliģijām, bet... Tīri tā skatāties. Es teikšu tagad, jūs sportas ļoti tādā ziņā zinoši. Un tā kā visi augstākie sportisti, kas ir, visbiežāk viņi ir kristieši. Tā kā, reāli, tas tā bišķi dīvaini, kāpēc tieši tā? Tā kā vienmēr visi kristieši visos sporta veidos lielākoties. Tā kā vislabākie. Un tas, nu, kaut ko, man liekas, arī tādā ziņā parāda. Jā, man liekas, tas ir kaut kas. Tu tici kaut kam labam. Tu
tu tici reāli kaut kam labam. Jā. Tu cīnies par kaut ko arī. Jā, tas pats arī tagad bija Usiks ar šito Fury. Abi divi kristieši. Jā. Un man jau bija čuvis, kad Usiks uzvarēs. Tāpēc, kad viņi tajā preses konferencē, viņi tur Usiks mierīgi, Furys kaut ko tur šovā. Mēs saprotam, tas viss šovā, viņš arī tam tā kā tic, ka tas ir šovs, bet kā viņš parādīs sev, vai citi cilvēki acīs, tas man liekas tā ir jau, bet reāli tā cīņa Usiks pret Fury. Ir domājis, Usiks ir bijis tāds mazāks pār pretinieks, viņš ir krēls, un tad iznāk ārā tāds final boss, Džeks cik sver, es nezinu, pār sotkam čisti, vai ne? Viņš ir diezgan, jā. 125, man liekas, bišķi vairāk, es taču nezinu. Viņš jau arī atkustās, viņš jau nav Jā, viņam tās rokas ir bišķi zemāk, zin kā viņš stāja kaut ko tur, viņš baigi tās šakarīgs, bet arī ielika Usikam arī trāpīja, es jau vakar īstenībā skatījos, bet kā Usiks beigās paņēma vecīgi. Tas bija līmenis. Man liekas, viss šitās valsts, piemēram, Krievija vai ne, Bivovs paņēma Canelo. Īstenībā, Mairis Briedis ir īstenībā diezgan labs Latvijā. Es teiktu to, ka viņš ir viens no labākajiem tā kā bokseriem cruiserweight, ja? Tas ir viens zemāk par heavyweight. Viņš ir diezgan labs. Viņam vienkārši tas, ka viņš skrēja pakaļ tam Jake Paulam. Jā, tas tā viss nokrita pēc tā viss. Bet pēdējā cīņā es redzēju, īstenībā viņš diezgan normāls citās. Bet šitie visi valsti, vairāk ar tām diezgan tādām stingrām tautībām. Jā. Viņi vienmēr vinnēs. Paskaties, Bivovs paņēma Canelo, tagad Usiks paņēma Tyson Fury. Man liekas, visi šitās valsts ir tā kā... Labi, Anglija īstenībā jau arī tādā ziņā, tāda, krietna valsts, viņi kādreiz tā kā, vēl visu pasauli runā angliski. Tā kā, Anglija ļoti tādā ziņā, vienīgi tagad viņi nokritusies, ir tagad, tur Anglijā pilni pakaļ šitiem roadmaniem, visiem šitiem, valstī ļoti grūti šobrīd. Es tur esmu un dažreiz arī domāju, kas tiem, tur ir, cik man stāstīja, ka tur dzīvo netālu, un tu pilnīgi zini, ka tur nodurs pie pāris boks. Tā kā Džekis Brošs tic, ka jums ar kaut kas līdzīgs ir nocies, tā kā, tur... Pastāst, Rod, varbūt tevi kāds stāsti baigāk. Ir, jā, jo, piemēram, skaties, es jau arī esmu redzējis kā cilvēku noduru. Jā, reāli? Jā, kad es biju mazliet, es nezinu, cik man tur gadi bija, bet es neteiktu čoms, jo viņš nav čoms, bet, pazīstams tā var teikt, ne? Tur, jā, tur viņu, tur 20 čoki pienā, kroči, tur tikai 2 izējas, tā kā tacī, vai ne? Jā. Mēs sēžam, kaut ko tur daram, kaut ko runājam, tur pienāk 20 čoki, 10 no katras puses ar maskām, kroči. Viņi, kroči, tur sēž, viņi sēž 5 minūtes. Jā. Sēž, stāv. Kaut ko tur stāv, neko vispār nesaka, vienkārši stāv, sasveitināt. Un pēc tam viens jau paņem telefonu un tās sāk filmēt, mēs jau saprotam, kaut kas būs. Un kroči sāk filmēt un viens izlog šitie te metāli, ko liek. Tos kulka, jā, to sūda. Iepis vienam, kroči, salauz viņam, kroči, degunu un šito kaulā paci, kā viņas tāds, nezinu. Man liekas, vajag kaut kas tur, jā. Jā, kroči, salauz to, tas sāk skriet asins, visi teikt. Un pēc tam to, ko gribēja viņi noķert, jā, jo tur, gāja vairāk runa par tur 2 čokiem, ar ko viņi tur sastrīdējās. Pēc tam sāk ķert to čoku. Viņi ķer, mēģina uzsist pa kājām. Tā, lai viņš nokrīt un var riktīgi sadūt, kroči. Bet viņi netrāpīja un viņš vienkārši galvā iedod. Veicīt, atceries mūsu stāstus. Man vispār personīgi 6 reizes jau gribēja nodurt. Ja godīgi, es pat nezinu, kāpēc, vai tad es esmu tiešām tik slikts cilvēks. Es atceros arī bet beigās sapratām to, ka viņš kaut kāds angļu slepkavu ir, vai ne? Pa ko? Jā, vecīt, vienu dienu, man Džeks zvana, es jau viņu it kā labu laiku jau pazīstu, viss kārtībā, viss ok. Īstenībā neko sliktu, es pilnīgi nedomāju par cilvēku, nekad nebija nekas tāds pār iedomāts. Ok, jā, viņš man pasauc, viņš man atbrauc pakaļ, es jau tajā dienā kaut kā arī baigi negribēju nekur iet, bet ok, jā. Aizmaucām bišķīt ietusēt par reizē. Pie reiz arī pasauc Rodrigo, un paņēma viņu līdzi, mēs tur čilojam, viss kārtībā, jau tusiņš iet uz beigām, viņš tur sāk strīdēties ar savu sievu, es tur baigi trakas lietas sāku dzirdēt. Es jau domāju, ok, davai vienkārši atvedamies, tūlīt jāšau, taks ir atbrauc, ķip. Bet, katrā ziņā, ok, viņš kaut ko sastrīdējās, viņš saka, pagaidi, es saku, ok, Un Džeks vienkārši pēkšņi pieceļās augšā, man sāk šņaukt, ar roku, vienkārši sāk reāli man šņaukt, viņš man sāk turēt, viņam nosit roku, pagrūž malā, viņam kāds 26, man liekas, kāds metrs
85 varbūt. Nē, vairāk, viņš garāks par Viņš garā, varbūt, jā, bišķi garāks. Džeks reāli, kā sākumā žauks viņam pasit roku malā, pagrūd, viņa saku, kas, vecīt, nomierinies, kas ar tējiem ir? Jau, davai, kroč bez rokām, kas ir? Džeks, man liekas, bija sastrīdējies ar meiteni, viņam kaut kas tur galvā salec virsū, gribējis kādu izlikt dusmas, un tas bija es. Viņa sievietes reiz piecēlās gaisā, tā, kad es viņu bišķi pagrūdu malā. Viņa bija pa vidu. Džeks paņem sievieti, aizmet viņu vispār projām virtuves galvu, jā, un es tajā pašā brīdī saku, Rodi, kaut kas nebūs kārtībā, davai celies augšā. Es skatos, Džeks nāk man virsū. Es tāds, nomierinies. Es redzu, viņa labais sitiens nāk pret manu seju. Man automātiski, man kā boksā automātiski. Bum, izšķela ārā, Džeks nokrīt uz zemes. Baigā rētkaročs, tur bišķi netīri sanācis. Sieviete pieskrien man klāt, viņa saka, tu nesaproti, ko tas izdarījis. Es saku, ko es izdarīju? Saprotu, ko es izdarīju. Ļoti atvainojos, bet tas nebija reāli plānots. Ne? Atvainojos, kā notika, sorry. Es negribēju neko, es tagad dodos projām, viņš man pats gāja virsū, es neesmu vainīgs, viss dājas jau. Čau. Un es mēģinu atvērt durvis, zin kā uzvelk botus augšā, es vēl biju čībās. Un es skatos, Džeks reāli pieceļās augšā. Un es paskaros aiz man muguras un skatos kaut kādu dzirdu skaņu. Šiņ, tādu reāli tā kā nazi. Jā, nazi vecīt. Un Rodis tur vēl ir, jo viņš šokā vēl pēc tā visu sitienu viņš stāv. Jā, viņš bišķi aizpeldējis, viņš tāds stāv. Tad skatos, Rodis ir tik patām. Viņš nokrīt. Viss asinīgs. Es ieliku telefonu kabatā, jo viņš, kad viņš teica, celies augšā, kaut kas būs. Man likās, viņi pa prikolu. Jo cik es esmu dzirdējis no viņa, viņi tā kā čomi, vai ne? Man likās to, ka, man likās bišķi dīvaini, kāpēc viņš ņem, Kāpēc viņš guļ, Nē, un pēc tam viņš nosit viņu roku pagrūd. Viņš, kroči, pēc tam man pasaka, Kristians, viņš man saka, celies augšā kaut kas nebūs, labi. Ieliku telefonu kabatā, un kamēr lieku telefonu kabatā, un es pasūs augšā, viss asinīgi. Cilvēks guļ uz zemes, es domāju, ko man darīt. Es skatos apkārt, kur man iet, jo dzīvoklī jau nav, kur parasti skriet vienas durvis tikai. Ja tās durvis ir tur, kur viņš ir, un viņš jau sāk ņemt nazi. Es domāju, kur man ies? Mēģinu atvērt durvis, nevar atvērt durvis, skatos, nazis nāk vecīs, nevar atvērt durvis, domāju, ko man darīt? Svīst! Un viņš iegāja šajā te, bija blakus tām durvīm, kur izēja ārā, viņš ieskrēja vannas istabā, Emilija. Kaut kādā blakus istabā, es domāju, vecīgi, vēl nav variantu. Viņš ieskrien tur, un viņš sauc mani, Rodi, nāc istabā. Es tāds pagaidu, kaut kā attaisīju vaļā, duļu. Džeks skrien reāli. Džeks ar zeķiem izskrēja. Es ar čībām, tā kā amerikāns. Es pasījos apkārt, es redzu to, ka viņš jau nāk, ne? Un viņš bija nesen paņēmis. Man nav laika, vēl botus. Es sanāk, jūs botus pakāsāt. Es jau neredzēju, kur mans botus vispār ir. Es pasījos un nesaprotu, kuras ir manas. Nē, labi, ka tā, vismaz tā zinu. Zin kā, labi, viņš aizskrēja, pastāst, cik tālu vispār. Es kroči skrienu, kroči. Es dzirdu, kaut kas man sauc, bet tas bija iesēcīgi. Es pasos, apakaļ, viņš vēl bija, Kristians, viņš vēl man aizmugurē vēl ir. Pēc tam skrienu, un pēc tam kaut kur, pēc tam saprotu, ka viņš ir pazudis kaut kur. Un es skrēju, man tieši aizķērās kāja iz šitām, apmalā. Aizķērās apmalus, paslīdēju, 3 metrus uz priekšu pa zemi. Piecelos augšā, dzirdu mašīnu. Man likās to, ka tas ir viņš, ne? Mašīna, audīgs, tieši tāds pats, kā audīgs. Kroči, es skatos, man likās to, ka viņš man pakaļ jau brauc. Es, kroči, skrienu suns, kroči, tur, kur bija tāds žoks. Kāpa augšā, suns izlaiž ārā, nokrīt. Es domāju, ko man darīt? Es vispār nesapratu, kur es esmu. Jo es nesapratu to rajonu Jelgavā. Džeks ar zeķiem. Tas vēl kaut kādā spēlē, bet... Un es un prigals tāds, ka rekur, kamēr viņš skrēja, kamēr es domāju, kur ir viņš, es domāju, viņš atstāja savus botus. Būšu labākais draugs, es iešu atpakaļ. Iedomājies, es gribēju nākt atpakaļ. Es viņu saucu ārā pa logu, vecīgi, davai, viss nomierinies, viss kārtībā. Es nezinu, vai tā vispār bija gudra ideja viņu saukt atpakaļ. Džeks tikko gribēja te nodot. Kroči, rekur, viss kārtībā, tur viņu sauc lejā, viņš pēkšņi vispār viņš nedzird mani, viņš nav pat atvērs logu, es viņu saucu. Es domāju, vienkārši telefonu atstāju, zinu, kā arī savus botus gribētos paņemt. Viņš pēkšņi vienkārši izskrien ārā, sāk man skriet pakaļ, es tāds skrienu projām, bet man jau kaut kā aplika jau skriet prom, es
Es tā kā, stāvu un eju uz atpakaļ gāju, Džeks man iet virs un kaut ko tur kabatā. Un pum, man izsit ārā sitienu. Reāli, viņam nekas nebija kabatā, man liekas, es nezinu, jo viņš ir otru roku man tikai iesit. Viņš man trāpīja pa degunu, es saku, labi, viss tu man trāpīji, es tev trāpīju, viss, davai nomierinies. Pildoja policiju un... Jā, labi, vismaz atsinies beigās. Sadavām par roku, viņš tur teica, ka nekad... es negribu arī viņam problēmas. Iedeva telefonu apkārt, vai ne? Viņš iedeva telefonu, šitādus pusē man telefonu, ja viņš apskojās, izšķēdīja viņu. Labā ziņa ir tas, ka es dabūju manas baldas pēc tam. Tā jau labi vismaz. Jā, ir jau arī baigais prikals. Toreiz arī eju pa taciņu, zin kā, tur, zin kā, taciņas ļoti daudz ir. Es eju pa tādu klusu taciņu, skaros, tur reāli maisa stāv. Maisa stāv vienkārši tādu zāli. Reāli 3 kilogramu, es nezinu. 3 kilogramu, es tāds, ko? Tāds pagaidu, es jau sapņoju. Es tāds pišķi pieeja klāt tūmā, tāds skatos, pum, čoks no malas izlēc ārā, viss pilnīgi melns, bosā saģērbies, atver garu tādu kažoku jaku, tādu pum, atver skatos mačet, es tāds labi. Es jau viss kārtībā, davai tas Bet vispār tagad nobeigumā pastāstiet, kas jums vispār tādā ziņā ir nākotnes mērķi, kas jums tagad vispār tuvojas, ko es tā kā es gatavs dabūt, ko es gribu. Mums tagad ir tā, ka mēs jau stāstījām lidosim uz Angliju, vai ne? Protams, ir tāds plāns, ka mēs abi gribam arī pelnīt no cīņu sporta veidiem, bet arī tāds, ka, ja tu gribi tādu, boksēties, tev arī ir jābūt marketings, vai ne? Tu nevari tā kā neko nedarīt un dabūs cīņas. Tev jābūt arī marketings, lai pārdotu biļetes, vai ne vairāk, un lai tu vairāk arī pelnītu no tā. Mums ir tāds plāns, ka mēs arī taisīsim mūziku Anglijā. Kruti. Mūziku uztaisīsim, tas ir viens. Es pats tagad personīgi arī taisu biznesu, vai ne? Jā. Tagad tā, vienkārši maliņā, kad ir brīvs laiks, tad arī to es arī daru. Plāns ir tāds, pelnīt naudu caur cīņu sporta veidiem. Jā. Biznes, nauda ir svarīga, tāpēc man ir šitās tetovējums, naudas rozi. Neko es vēl? Jo man no bērnības jau patīk nauda. Kā netika? Jā, katrā ziņā, man liekas, to marketingu nebūtu tik sarežģīti. Jā. Marketings jau 2 gadi man ir, pieredze 2 gadu marketings, gadu jau pārdošana, ofisā arī bija pastrādājis Rīgā. Man ļoti patīk pārdošana, es domāju, tas arī būs mans turpmākais ceļš, boks un pārdošana, sales jobu atrast kaut kādu arī vēl labāk un arī pierreiz arī freelancot, zin kā pašnodarbinātā persona, tur bliezd, nav atkarīgi, kur tu esi, piemēram, to arī var strādāt, piemēram, kaut kur ārzemēs, galvenais tev ir dators, telefons, internets un viss. Es ticu to, ka mani mērķi būs ļoti zolīdi. Man ir mērķi jau zolīdi, un es eju to pusi. Jā, boks vienmēr būs, es bez boks nemāku dzīvot. Es pavisam esmu cits cilvēks bez boksa, un man boks iedod vienkārši dzīves jēgu. Jā, būs ļoti krūti. Video, cīņas, pilnīgi viss. Mums tiešām tādu arī normālu marketingu uztaisīsim tam visam. Un jūs vienkārši viss būs publicēts. Ja jūs gribēsiet redzēt, vienmēr varēs atrast. Sekot tam, ja interesē, ko mēs darām. Un, protams, būs daudz video. Ne tikai spāringi, bet vispār kā mums tur ir. Jā, jūs tagad brauksiet, tad jau gan jau, ka visu varēs skatīties, kas jums noteikti, kā mums interesanti. Tā kā ikdienas, tā kā vlogi var teikt. Būs vēl kaut kas, bet to nedrīkst tagad teikt. Bet tā tēma ir ļoti, ļoti interesanta. Tā kā paldies, Džeki, jūs šodien atnācāt vispār. Paldies, tā kā rītīgi krūti. Tā kā rītīgi cool. Bija forši parunāt, tā kā jā. Paldies! Ja gribas redzēt vēl kāds epizodes podcasts tieši, kur es runāju ar kādiem interesantiem viesiem, tā kā tieši šodien, tad jūs droši skaties, uzspiežiet to zvaniņu, lai jums tā kā notifications ir, lai es varu pasies. Ierakstat komentārā, ko es gribat redzēt, varbūt tiešām tas cilvēks gribēs runāties ar manīm, tā kā mēs jau nezinām. Tā kā jā, paldies! Skaties tālāk!